Ekonomika, uzņēmējdarbība un finanses aizraujuši par naudas pasauli. Raidījumā un raidierakstā Mediāna. Katru pirmdienu 21:30 TV4 un internetā. Nauda ietekmē mūs visus, tāpēc nav iemesla neskatīties un neklausīties. Aktuāls ziņas, intervijas, diskusijas kopā ar mani, Kristapu Petersonu. Aviācijas industrija ir skārusi lielākā krīze kopš pandēmijas. Aviokompāniju tirgus vērtības tuvu austrumu konflikta dēļ ir samazinājušās par $50 miljardiem. Reaktīvās degvielas cenas, kas veido ap trešdaļu no aviokompāniju izmaksām, strauji palielina biļešu cenas. Lielākās kompānijas gan ir nodrošinājušās pret šo izmaksu pieaugumu, taču to peļņas tāpat tiks ietekmētas. Savukārt mazās kompānijas, kam nav lieku līdzekļu, lai apdrošinātos pret naftas cenas svārstībām tirgu, cietīs visvairāk. To vidū, starp citu, ir arī mūsu Air Baltica. Par to arī mēs šodienas Mediānā nedaudz parunāsim. Skaidrs jau tagad, ka turisms atkal kādu laiku nīkuļos, kamēr transporta nozare kopumā gatavojas degvielas deficītam. Brenta naftas cena šo pirmdienu sasniedza $113 par barelu, bet Eiropas gāzes cenas atkal ir kāpušas virs €60 par megavatstundu. Hormuza šauruma nosaukumu, es teiktu, ir dzirdējuši pilnīgi visi, un mūsu geogrāfijas zināšanas ir tikušas atsvaidzinātas. ASV labi saprot, ka eskortēt kuģus cauri šo šaurumu kara laikā ir pārāk dārgs prieks, īpaši tāpēc, ka Irānas rīcībā ir desmitiem lētāku veidu, kā šos kuģus sabotēt. Trumpam, starp citu, palīgā nedodas arī NATO valstis, kas ASV prezidentu nostāda ļoti neērtā pozīcijā savu elektorātu priekšā. Teherāna gan ir paziņojusi, ka Indijas, Pakistānas, Ķīnas un dažiem zem Grieķijas karoga kuģojošiem tankeriem pēc īpaša saskaņojumu būs iespējams šaurumu šķērsot bez problēmām. Pat labāk daudzas Dienvidu Austrumāzijas valstis saskaras ar degvielas trūkumu un to apgādēji šobrīd apkārtējās valstis steidz tērēt savas rezerves. Cik ilgi šis viss ievilksies, diemžēl neviens īsti nevar atbildēt, bet skaidrs ir viens – Trumpa neizlēmība, neprasme vadīt šo krīzi un egocentriskā ietiepība mums visiem un ikvienam liks atvērt maku, bet centrālbankām visā pasaulē atkal liks domāt par inflācijas slāpēšanas pasākumiem un instrumentiem. Tirgi pagaidām uz šo visu it kā skatās no malas, bet tiklīdz kompānijas sāks mainīt savu ieņēmumu un peļņu prognozes, es esmu pārliecināts, ka tas atspoguļosies arī akciju cenās, agri vai vēlu. Tiek ziņots, ka ASV dīzeļdegvielas cena jau ir pārsniegusi $5 par galonu, kas pavisam drīz var atsaukties dažādu ASV preču cenās. Vairākas aptaujas jau tagad liecina, ka amerikāņi pietur savas finanses, ko patēriņa līknēs visticamāk mēs ieraudzīsim aprīļa, bet ne vēl marta datos. Savalkot šo visu kontekstā ar Latviju, šodien Mediānā par krīzi runāsim arī ar Kārli Purgaili no bankas Citadele. Bet vispār šodien Mediānā mums ir rubriku diena. Mēs runāsim par fintech nozari un finanšu pratību, par kiberdrošību un uzņēmumu pārņemšanas un apvienošanas darījumiem. Mans vārds ir Kristaps Petersons un jūs skatāties raidījumu Mediāna par ekonomiku, uzņēmējdarbību un finansēm. Man prieks, ka mēs kopā pavadīsim šo stundu. Patīkamu skatīšanos un klausīšanos. Kā vienmēr dažas tehniskas lietas un atrunas. Es ļoti lūdzu katru no jums, kurš skatās šo video YouTube kanālā vai klausās to Spotify un vēl nav pierakstījies, nospiediet to podziņu subscribe. Pēc būtības tas ir arī viss, ko šo platformu algoritmiem vajag, lai parādītu šo saturu pēc iespējas plašākam interesantu lokam. Un, manuprāt, ekonomikas un naudas pasaules izprašanas temati šodien ir svarīgāki nekā jebkad agrāk. Mediāna ir raidījums, kas divos vārdos sakot, iesaistās un arī iestājas par Latvijas tautsaimniecības uzplaukumu. Tam šodien ir vajadzīgi svarīgi, izlēmīgi un steidzami lēmumi, un katra diena, ko mēs nočammājam, mums izmaksā ne tikai kaimiņu konkurētspējas noķeršanu, bet savu profesionāļu zaudēšanu, arī iedzīvotāju uzticības krīzi
Un es esmu pārliecināts arī robu demogrāfijā un kopējai ticībai mūsu valstī Latvijai. Es bieži vien savos komentāros spēlējos starp optimismu un fatālismu, un jā, varat to saukt par manu tādu īpašo rokrakstu, bet man gribētos cerēt, ka katrā krīzē ir kāds optimisma stars, un vienlaikus gribētos arī brīdināt, ka katrā jūsmīgā paziņojumā par, piemēram, to, ka Latvija būs glābta ar mazākām pārtikas cenām veikalos un degvielas cenām benzīna tankos, ir tāda sava šķipstiņa fatāla vai vismaz populisma piesātinātu risku. Esam par atbildīgu un skaidru un ilgtspējīgu rīcību no to cilvēku puses, kuri ir iesaistīti Latvijas ekonomikas attīstīšanā. Tāpēc ir svarīgi arī, ka jūs dalāties ar savām pārdomām un saviem komentāriem par raidījumā izskanējušajiem tematiem. Varat to rakstīt man e-pastā vai vienkārši atstāt tepat komentāru sadaļā zem video. Un vēl pirms mēs ķeramies klāt šodienas raidījumam, vēlos pateikt tādu, šis ir ne gan obligāts, bet gan tomēr tiešām no sirds nākošu paldies visiem mūsu šīs sezonas atbalstītājiem, Latvenergo, Industrabank, Fintech Latvija asociācijai, PwC Latvija, CERT.LV, Latvijas valsts radio un televīzijas centram, kā arī Orkla Latvija un energo firmai Jauda. Paldies, ka ticat šim projektam un esat kopā ar mums šajā sezonā. Pavisam ātri un būtībā garām ejoši komentāri par 3 būtiskiem tematiem, kas iezīmējusi pagājušo nedēļu, proti Air Baltica izskanēja ziņās, arī Rail Baltica vārds ne tā pozitīvākajā gaismā Baltijas valstīs, kā arī LMT un TET akciju atpirkšanas darījums. Sāksim ar mūsu līdzsabiedrību, kas paziņoja, ka tā turpina zaudēt naudu un skaidri iezīmēja nepieciešamību pēc piešprices no īpašnieka puses, proti valsts, jau tuvākajā laikā. Šis viss mums nav nekāds pārsteigums, un par to medijos tiek runāts jau vismaz gadu. Taču politiķi šķiet vēl pat joprojām īsti nespēja atbildēt uz to, kā šajā situācijā rīkosies valdība. A. Kas notiks scenārijā, ja avio industrijas krīzes dēļ neizdosies Air Baltica pārdot kādam strateģiskam investoram? B. Kam tiks atņemti 150 miljoni, ja valstī būs jāpalielina kompānijas pamatkapitāls? Un C. Kādu galu galā ir un būs šīs kompānijas biznesa un darbības stratēģija? Tas nozīmē, ka es personīgi nevēlos nākamajā koalīcijā ne tuvumā redzēt par finanšu ministriju atbildīgo jauno vienotību un par satiksmes nozara atbildīgo partiju progresīvie. Mums ir jābeidz šis atbildības futbols un jāsauc īstās lietas īstajos vārdos. Par satiksmes jomu atbildīgais ministrs ir profesionāli impotents. Vēl viens pierādījums tam ir arī Rail Baltica projekts, kurā Latvija pat labi ir nonākusi abu kaimiņu valsts preses izdevumu slejās. Un, protams, ne tajā glaimojošākajā gaismā. Igaunijas valdība šaubās par to, vai Latvija spēs turēt savus solījumus un izbūvēt trasi noteiktajos laikos. Un jāatzīst, šīs šaubas ir visai pamatotas. Satiksmes ministrija no brīža, kad pirmo reizi tika izziņotas prognozes par projektu izmaksu palielināšanos, un tas notika 2024. gada jūlijā, nav līdz pat šim brīdim spējusi skaidri formulēt naudas piesaistes kanālus, apjomus un sadarbības partnerus. Tas ir kauns. Un manā ieskatā Atim Švinkam bija jāzaudē savs amats pagājušajā nedēļā uzticības balsojumā Saeimā. Atgādināšu, ka mana nostāja joprojām ir tāda, ka mēs šīs ekonomiski nepamatotās dzelzceļa trases uzturēšanai nākotnē gadā tērēsim ne mazāku naudu, kā tagad mēs to tērējam par Air Baltica. Un tāpēc aicinu visiem apzināties, ka šis projekts ir tikai un vienīgi politiķu ambīciju projekts, nekas cits. Stāsti par to, ka šis ir militāri strateģisks nozīmīgs objekts, domāju, ka jebkurai saprotošai, domājošai galvai, un kas tajā iekšā notiek, tas būtībā neiztur ne mazāko kritiku. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis kā partneris LMT un TET akciju izpirkšanas darījumā no Zviedru Telija ir nosaucis JP Morgan, Deloitte un arī citus, kas veidos padziļināto izpēti, strukturēs pašu darījumu un piesaistīs tam investoru.
paskatāmies pulkstenī, un mēs saprotam, ka tūlīt jau ir aprīlis. Un visi tie, kas cer, ka šis darījums varētu notikt vēl šogad, man jums ir izaicinājums. Jo es uzskatu, ka tas notiks ne ātrāk kā nākamā gada vidū, ja vispār notiks. Kāpēc es šo darījumu apšaubu? Visticamāk, ekonomikas ministrijas vadības grožus vairs neturēs ZZS, un otrkārt, visticamāk, būs mainījušies apstākļi. Valsts maksātspēja vairs nebūs tāda, kādu mēs to redzam šodien. 100% būs mainījušies arī ārējie apstākļi, proti inflācija, procentu likmes, vispār situācija tirgū. Tikpat labi padziļinātās izpētes rezultātā varētu tikt konstatēts, ka kompānijas nav tik vērtas, lai par tām maksātu x simtus miljonus eiro, taču Telia turpinās uzturēt savu cenu spēkā. Un treškārt, ne abas kompānijas atsevišķi, ne tās arī apvienojot, tur īsti pagaidām neizskatās pēc kāda konkurētspējīga reģionāla līmeņa spēlētāja nevienā no abu nozaru pārstāvētajām industrijām. Ja nu vienīgi Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs nekonsolidē TETA datu centrus un Latvenergo neabsorbē kaut kādas LMT aktivitātes, citus ieguvējus es šajā darījumā pagaidām neredzu. Īsāk sakot, labprāt gribētu ieraudzīt apvienotā LMT un TETA biznesa stratēģiju, pirms mainīt savas fatālistiskās domas uz kaut ko nedaudz optimistiskāku. Daudzas valstis pasaulē jau ir sākušas aprēķināt iespējamās finanšu un ekonomikas sekas no īstermiņa, vidēja un arī gara termiņa potenciālā konflikta tuvajos austrumos. Jau tagad ir skaidrs, ka vislielākās cietējas būs tieši apkārt esošās Āzijas reģiona valstis ar Indiju, Pakistānu un Turciju priekšgalā. Pirmais trieciens ir enerģijas krīze, kas radīs fiskālu spiedienu un arī valūtu vērtību krišanos. Vācija, Itālija un Lielbritānija varētu būt pieskaitāmas pie tā nākamā cietēja viļņa, kas vairāk par enerģijas ietekmi izjutīs fiskālu stresu un ietekmi uz augstajiem valstu parādiem. Aptauja Latvijā parāda, ka iedzīvotājs satrauc pārtikas un degvielas cenu kāpums, un izskatās, ka mēs esam iekļuvuši varbūt tikai tajā trešajā vilnī, kurā jutīsim sekas pirmo 2 viļņu kustībās. Lai komentētu situāciju vairāk, es studijā pie sevis esmu aicinājis bankas Citadele galveno ekonomistu Kārli Purgaili. Uzmanību mūsu sarunai. Šobrīd mēs zīmējam dažādus scenārijus, kā šis konflikts tuvajos austrumos ietekmēs globālo ekonomiku un līdz ar to arī Baltijas ekonomiku. Bet pagaidām tas bāzes scenārijs saglabājas mums diezgan optimistisks, ar cerību, ka konflikts atrisināsies tuvāko nedēļu laikā, kas dos negatīvu ietekmi gan uz IKP pieaugumu. Šobrīd mūsu aplēs ir par 0,2% zemāks pieaugums IKP nekā mēs decembrī prognozējām, un arī augstāka inflācija. 0,2% punkti, vai ne? Jā. 0,2% punkti mazāks un inflācija par 0,9% punktiem augstāka. Bet, es saku, tas bāzes scenārijs šobrīd ir diezgan optimistisks ar lielām cerībām, ka atrisinās šis militārais konflikts un naftas un gāzes piegāžu ķēdes atjaunojās. Tas, ko mēs redzam, ir, parunāsim par to optimismu. Tas, ko mēs redzam šobrīd, ir, ka Trumps pieprasa Pentagonam vēl $200 miljardus finansējumus, ko, protams, tur būs vēl balsojums, un to mēs vēl redzēsim, kā tas viss ies cauri. Bet otrs, ko es redzu, ir variants A, variants B, variants C, kas parāda, ka tas karš ir iegājis tādā, pēc būtības tādā jaunā fāzē, jo tiek plānotas nākamās darbības, nevis mēģināts runāt par mieru. Līdz ar to, kurā brīdī optimistiskie scenāriji kļūst par kaut kādiem piesardzīgiem scenārijiem arī jūsu pusē? Mēs patiesībā arī tādus diezgan stingrus scenārijus prognozējam, tās angļu saucamos adverse scenārijus, kas parāda diezgan
biedējošu ainu. Un šie scenāriji paredz, ka šī kardarbība ievelkās vairākus mēnešus vai pat līdz gada beigām. Un tad jau nākamā gada izaugsme un inflācija sekojošā tuvāk jau šim gada beigām un nākamgad ir diezgan lielos ciparos. Jā. Tā inflācija. Bet vērojot tos notikumus, cik vismaz publiskajā telpā var redzēt, manuprāt, ASV administrācija nolaida greizi ar prognozi, ka kaut kādi iekšējie nemieri varētu sākties Irānā, bet tos tā arī nesagaidījām. Un, man liekas, tas ir tas lielais pagrieziena punkts, kas mainīja iznākumu un, diemžēl, Gaitu, jā. Un diemžēl izskatās, ka mums ir jāgatavojas tādām netik optimistiskam scenārijam. Kā tev šķiet, vai valdība, un ja mēs runājam vispār par politiķiem tieši šajā priekšvēlēšanu laikā, kas ir gaidāms, pirmkārt, ko tas viņiem nozīmē, ko tur solīt, ko nesolīt un tā tālāk, un otrs, vai tu redzi pēc kādiem pētījumiem, datiem, kā šo uztver Latvijas sabiedrība? Mēs nesen veicām tādu aptauju iedzīvotājiem, vai iedzīvotājs satrauc cenu pieaugums. Lielākā daļa iedzīvotājs turpina satraukt cenu pieaugums dažādās kategorijās, un viena no izteiktām kategorijām arī ir izdevums saistībā ar transporta līdzekļiem vai pārvietošanos, ko mēs jau šobrīd benzīna tankos redzam degvielas cenu lēcienu. Arī izteikta kategorija ir ar mājoklī saistītie izdevumi, respektīvi ziemas periodā komunālie maksājumi, kas patiesībā, paldies Dievam, ka šī putra tuvajos austrumos nesākās rudenī, tad būtu diezgan grūti izdzīvot šo augsto ziemu, kas mums bija. Cilvēki ir bažīgi, lai gan makroekonomiski skatoties, tie vidējie rādītāji, gan vidējiem atalgojumu pieaugumam, gan vidējo patēriņa cenu pieaugumam, sākot no 21. gada, rāda tādu pozitīvu bildi, jo vidējais atalgojums ir pār par 50% pieaudzis kopš 21. gada sākuma, savukārt patēriņa cenas vien pa kādiem 38% uz pagājušā gada beigām. Bet, patiesībā tā ir tāda ļoti vidēja statistika, un tas patēriņa grozs ļoti atšķirās gan pa reģioniem, gan pa iedzīvotāju kaut kādiem slāņiem. Jo mazāks atalgojums, jo vairāk cilvēks uztrauc tieši pārtikas cenu pieaugums, kur tā inflācija arī pārtikai pagājušā gada bija stipri augstākā vidējā patēriņa preču inflācija. Līdz ar to šis joprojām ir sāpīgs temats mājsaimniecībām, un diemžēl izskatās, ka būs ar šo tematu jāsadzīvo arī nākamie periodi. Jā. Saka, lūdzu, Kārli, kā tu prognozētu kaut kādus scenārijus, kā rīkotos ECB ar likmēm, ja šis ietu, tādā garajā posmā, un mēs redzētu šo inflācijas vilnī atgriežamies dažādos ekonomikas sektoros? Jā, vakar 19. martā ECB savus likmes nemainīja. Tomēr retorikā parādās arī izteikumi par to, ka viņi ir gatavi reaģēt uz Irānas konflikta virzītās inflācijas rādītājiem, kas atstāja viņiem tādu manevru iespēju. Bet patiesībā raugoties uz to kopējo situāciju Eirozonā, manuprāt, šobrīd nav īsti racionāli likmes celt, lai kaut kā mazinātu inflāciju, jo ar likmēm naftas cenu un gāzes cenu neietekmēs. Un arī Eirozonas ekonomika vairs nav tādā uzrāviena stadijā, kā tas bija 22. gadā, kad bija šī manevra iespēja ļoti strauji celt likmes Eiropas centrālajai bankai. Respektīvi, Eirozonas ekonomika ir diezgan vāja,
naftas cenas ar likmēm neizmainīsi. Vidējā atalgojuma pieaugums Rietumē Eiropā ir salīdzinoši zems, ap 2% gadu uz gadu. Kā rezultātā es šaubos, ka ECB būs diezgan agresīvs un cels šīs likmes. Bet tirgus spēlētāji jau naudas cenā, Eiriborā šādu scenāriju ceno iekšā. Ja, teiksim, pirms mēneša vēl visi uzskatīja, ka līdz 27. gada beigām nesagaidīsim likmju kāpumu, neredzēsim visticamāk, tad šobrīd jau principā tirgus ceno, ka likmes varētu pirmo reizi kāpt jau līdz šī gada beigām, kas ietekmēs arī kredītņēmējus. Jā, pilnīgi noteikti. Vēl mazliet atgriežoties pie degvielas, te ir izskanējušas dažādas idejas. Viens mazināt, kā varētu noturēt stabilu cenu, ir viens grozot pagaidu režīmu akcīzes nodoklim degvielai. Un otrs variants, kas arī izskanējis, ir, ka kaut kādas valsts rezerves palaist apritē. Un tas uz kaut kādiem, saprotams, 2 vai cik mēnešiem varētu noturēt puslīdz kaut kā robežās. Jautājums, kurā brīdī ko izspēlēt, un vai tu redzi, ka šie ir patiešām tādi labi instrumenti valdības rokās? Jā, Eiropā daudzas valstis diskutē un pieņem lēmumus ļoti dažādus. Citi nosaka cenu griestus mākslīgi, kā piemēram Ungārija. Citi akcijas mazina un tā tālāk. Manuprāt, efektīvākais veids, kā valsts vēlas stabilizēt šo mazumtirdzniecības cenu degvielai, tad to vajadzētu darīt caur nodokļiem, caur PVN likmi vai akcijas nodokli, jo arī jau pieaugot degvielas cenai kopumā, tas nodokļu ienākumi palielinās, jo PVN tiek rēķināts procentuāli no samaksātās summas, kas pieaug, respektīvi. Tur ir arī budžetam iespēja nākt pretī un mazināt šo nodokļu slogu konkrēti degvielai. Bet man rodas jautājums, vai šobrīd tiešām tas ir jādara. Es saprotu, tuvojas vēlēšanas, un tas varētu izstīties diezgan populāri un patīkami, bet nekāda katastrofa jau šobrīd nav notikusi. Tie 2 eiro par litru, ir sāpīgi, bet tā ir tā reālā situācija. Pieradināt patērētāju, ka valsts jebkurā tādā nepatīkamā situācijā uzreiz skrien un met ar naudu, kā tas bija Covidā, vai tagad speciāli griež nodokļus, man liekas, ilgtermiņā nav pareizi. Patērētājiem ir jārīkojas atbilstoši situācijai, respektīvi jācenšas mazināt šo degvielas patēriņu. Nevis jāgaida, kad valsts tagad samazinās cenu pa 10 centiem vai 15 centiem. Un runājot par valsts rezervēm, šai ziņā. Valsts rezervēm ir strateģiskā nozīme krīzes situācijām, kad nav pieejama degviela, respektīvi, kad ir deficīts. Šobrīd tāda deficīta nav. Un iztērēt valsts rezerves, lai uz pāris mēnešiem nostabilizētu cenas un pēc tam par dārgu jau naudu atpirkt atpakaļ šīs rezerves, nešķiet racionāli. Pagājušajā nedēļā norisinājās no lielākas publikas varbūt tāds paslēptāks notikums, kurā dalību ņēma Latvijas finanšu tehnoloģiju nozars un tās asociācijas uzņēmēji, kā arī finanšu ministrs Ārvils Ašerādens no Jaunās vienotības. Proti nozare centās ministram pamatot savu svarīgumu, akcentējot dažādus aspektus, kā fintech var palīdzēt ekonomikai, valsts pārvaldei, ārvalstu kapitāla piesaistei un tā tālāk. Papildus tam, ka tā jau šobrīd valsts budžetā nodokļos gadā nomaksā ap 100 miljoniem eiro. Saprotams, ka politiķu visu nevar zināt, un tāpēc nozarei ir jābūt arī proaktīvai, lai savus čempionus izceltu. Un manā sarunā ar Fintech Latvija asociācijas vadītāju Tīnu Lūsi daudzi no šiem čempioniem arī tika nosaukti vārdā.
Uzmanību mūsu sarunai! Tieši pagājušā gada nogalē tāds lielisks instruments radīts, ko ir taisījusi Rīgas biznesa skola. Mums ir uztaisīta fintech karte, jeb fintechu datubāze, un attiecīgi mēs, kur ir reģistrētas visas Latvijā darbojošās fintech kompānijas, un tur tiek ielasīti arī dati par to, cik darbinieks viņi nodarbina, cik viņi nomaksā nodokļos, kādus apgrozījumus viņi veido, un tad mēs varam arī jau sagrupēt pa tādām apakšnozarēm, kas tad pie mums fintechā vispār ir aktuāli. Un tad varbūt, ja paskatās, kas ir tas aktuālais griezums uz 25. gada beigām, tad pie mums darbojās 120, slaidā ir teikts 126 kompānijas, bet tad vēl gada nogalē tika izdotas pāris Mika licences, un tagad šobrīd mēs runājam par 128 kompānijām vismaz, kuras nodokļos ir nomaksājuši 91 miljonu un nodarbina apmēram, jau tuvu pie 4000 darbinieku. Un, ja mēs runājam par segmentiem, tad segmenti ir digitālā aizdošana un maksājumi ir līdzīgās daļās, tur ir 28 un 28 kompānijas. Maksājumi, man liekas, ir vispār pirmā lieta, ko tad, kad runā par fintech, tad parasti runā par maksājumiem. Un otra, kas, manuprāt, ir tāds Latvijas tieši arī vairāk specifika, ka ir šis te digitālais lendings, jeb digitāla aizdošana, un mums viņa vienkārši ir bijusi jau ļoti ilgi, tāpēc tas sektors pie mums ir diezgan izaudzis un arī jau tās nobriedis. Un tad tālāk seko dažādas tā kā back office tehnoloģijas, jeb tās tehnoloģijas, kas nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu. Tādas mums ir 25 kompānijas. Tad šobrīd ir strauji augošs kripto blokķēdes segments, kas ir nākamais rindā. Un tad tur ir tālāk regulējošās tehnoloģijas, pūļa finansēšana, investīcija platformas, brokeri un neobankings pēc skaita mums viens ieskaitās šobrīd. Un tā kā tas ir tas pulks ar uzņēmumiem, kas Latvijā ir nodibināti. Tad Rīgas biznesa skola arī ir tādu glītu karti uzzīmējusi, ko mēs arī varam parādīt skatītājiem, lai labāk var saprast, kuri segmenti pārstāvēti un kādi brendi tur ir pārstāvēti. Un mums jau ir arī, es teiktu, tādi, daži tādi veiksmes stāsti laika gaitā bijuši. Man liekas, tāds viens ir zināmākais ir Nordigen, kas uztaisīja atvērto datu risinājumu, lai ielasītu datus no bankām un nodotu tālāk citām kompānijām. Šī kompānija jau ir pārdota, bet ir atvedusi pie mums diezgan lielu citu kompāniju, kas no Rīgas strādā GoCardless. Tad mums ir arī lielākā investīcija platforma Eiropā Mintos, un tad ir līdzīgas citas platformas, kuras ir veidojušās. Tad mums ir Paint. Viņiem gan interesanti licence ir Lietuvā, bet birojas gan, jo licenci viņi saņēma tajā laikā, kad šeit nebijām. Liels birojs Latvijā. Bet viņi skaitās kā Latvijas uzņēmums? Mēs viņus šajā kartē skaitam kā arī kā Latvijas uzņēmumu, jo viņiem ir uzņēmums arī Latvijā, un viņiem šeit ir liels birojs, un tā bāzes komanda viņiem ir tiešām šeit Latvijā. Un viņi arī eksportē savu pakalpojumu dažādās valstīs, un viņi ir zināmi ar šo dzeram naudu risinājumu. Visvairāk, kad ēdot kafejnīcā, mēs varam uz posttermināļu uzklikšķināt, cik lielu dzeram naudu mēs viesmīlim gribam atstāt, un tad no tās dzeram naudas tiek ieturēts arī nodoklis uzreiz. Tāds interesants risinājums. Jā. Un kas man vēl liekas interesanti par fintech jomu runājot, ka, ja mēs skatāmies pēc dibinātāja struktūras, tad 98 no šiem uzņēmumiem ir ar Latvijas tā kā izcelsmes dibinātājiem, un tad visi pārējie tur tā kā ir Igaunija un UK, ir kaut kāds skaits, tur Lietuva un vēl dažas citas valstis, bet man liekas, ka šo ziņu var skatīties tā kā no divām pusēm. Viens ir tas, ka
mēs īstenībā varam lepoties, ka mums ir pašiem tā sava tā bāze jau ar finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem un ar kurus dibina vietējie talanti. Bet no otras puses mēs arī redzam, ka šeit mēs varam izvērst savas mārketinga spējas, savas valsts mārketinga spējas un atvest arī uz šejienu varbūt vēl citas kompānijas, kuras vēlas ienākt Eiropas tirgū caur Latviju. Jā. Man tev ir jautājums, protams, ka mēs visi atceramies 2008. gadu un krīzi un tā tālāk, un atceramies to, ka vispār notiek šis finanšu sektora remonts un tā tālāk. Kā tu redzi vēsturiski šī sektora attīstību, vai tas ir cēlies patiešām no tādas smilts un ērkšķiem, vai tomēr ir bijusi tāda ļoti auglīga augsnē šiem te fintech uzņēmumiem? Jo tie apstākļi nebija viegli, no kā es atceros, tas viss veidojās. Es teiktu, ka skaidrs, ka ja mēs skatāmies no uzņēmēja viedokļa, tad kaut kādas jaunas idejas un jauni risinājumi vienmēr rodās vietā, kur ir kaut kāds vakums un kur vajag kaut kādu pakalpojumu aizpildīt, vai kur uzņēmēji redz, kad ir iespējami kaut kādi uzlabojumi, un mēs esam bijuši īstenībā veiksmīgi ar šo. Mēs esam šādā veidā mums radusies šī aizdošanas industrija, kur ir bijusi sākotnēji netik populāra, ja, bet neapšaubāmi, ka šī tieši digitālā aizdošana, tas ir tāds stāsts, ko mēs esam radījuši. Tam ir sekojuši arī visi šie jau tālāk šie datu nodošanas atvērta open banking risinājumi. Tāpat laikā arī mums īstenībā līdzīgi arī attīstījās šī maksājumu industrija, bet kaut kādu iemeslu dēļ tad pienāca tā viena fāze, kur mēs varam teikt, ka, lai arī uzņēmēji mums ir bijuši uzņēmīgi un radoši, tad jāsaka, ka tomēr ir bijis diezgan ilgs laiks, kad mūsu šī joma ir attīstījusies nevis pateicoties regulatīvam atbalstam, bet par spīti regulatīvam atbalstam. Un faktiski es teiktu, ka vairāk tur tie ērkšķi tomēr uz ceļa ir bijuši. Bet tad šobrīd mēs esam, manuprāt, nonākuši beidzot tādā izbalansētā punktā, kad, manuprāt, ka mums ir gan tā bāze, kad ir jau ka ir gan uzņēmumi, gan arī šobrīd mēs redzam, ka mums ir arī, teiksim, regulātoru un politikas veidotāju dzirdīgās ausis un izpratne un arī tāds atbalsts, tā varētu teikt. Diemžēl ar pašu finanšu ministriju notiek sarunas par nozares uzraudzību. Šis stāsts joprojām nav atrisinājies, lai gan pati nozare uzskata, ka politiķa lēmumi jau ir pieņēmuši un tās iebildumi ir tikai formāli un netiks ņemti vērā. Turpina Tīna Lūse. Nozara no pirmās dienas ir teikusi, ka mums nav saprotams, kāds ir mērķis šai reformai, kāpēc tā ir vispār vajadzīga, jo lielākai nozares daļai patreizējais regulējums nekādas problēmas un kā tiek teikts, uzraudzības dubultošanos nesagādā. Nozarei visi noteikumi šobrīd ir skaidri un saprotami. Mēs neredzam nepieciešamību ne pēc kādiem uzlabojumiem, ne pēc atbalsta izaugsmes veicināšanā. Uzņēmumi paši aug un attīstās un ar viņiem viss ir kārtībā. Arī patērētāju aizsardzības jomā mēs neredzam problēmas, kuras būtu kaut kā ļoti nekavējoši jārisina, mainot regulātoru. Tas nekas tāds nav identificēts. Tas, kāpēc varbūt šobrīd jau vairāk tiek runāts, ka nozare kaut kādā mērā atbalsta, nozarei nav variantu neatbalstīt, jo nozare zina ļoti labi savu izmēru un vietu un savas iespējas ietekmēt kaut kādus lēmumus. Mēs redzam to, ka šis lēmums ir jau pieņemts patiesībā jau pirms vēl izpētes veikšanas. Tas, ko mēs varam darīt, kā saprātīgi cilvēki un racionāli cilvēki, mēs, protams, ja mēs redzam, ka politiskais lēmums ir pieņemts, tad mums ir jāizdara viss iespējamais, lai šī reforma norisinātos mazāk traumatiski uzņēmumiem un lai tiešām būtu arī sasniegti tie valstiski definētie mērķi un ieguvumi. Un tos, diemžēl, mums ir vēl joprojām grūti saskatīt. Budžetā veidojas negatīva ietekme no šīs reformas. Kaut kāda tāda ļoti izteikta ierēģņu
skaitu samazinājumu aplēses mēs arī neredzam, un kaut kādus tādus konkrētus piedāvājumus, kas patērētājiem paliks labāk vai savādāk vai kaut kā uzlabosies, mēs arī neredzam. Bet es saprotu, ka šis vairāk ir tāds kaut kādā mērā lēmums, kad tiem, kur šo jautājumu visaktīvāk virza, šķiet, ka šis ir tāds loģisks solis, ko šobrīd darīt. Mēs patiešām novērtējam to, ka ekonomikas ministrija ir ieklausījusies un uzklausa tās bāžas no uzņēmumiem, ka vienkārši reformas pēc tajā brīdī, ka tā ierīce strādā un normāli brauc un darbojās, ka varbūt viņai nevajag taisīt remontu. Un tas ir tas mūsu galvenais iebildums. Ja viss strādā, tad nevajag neko labot. Un tad otrs solis izvairīties no tiem riskiem vai negatīvajām sekām, kas varētu iestāties no šīs labošanas. Ja? Un tas ir tas, uz ko mēs strādājam, bet kopumā mēs noteikti neuzskatām, ka šī reforma būtu nepieciešama. Un mēs ceram, ka arī citi politiķi, kuriem šis jautājums būs jālēma, iedziļināsies pēc būtības, jo mēs uzskatām, ka ir daudz citas steidzamākas un svarīgākas lietas, ko risināt šobrīd valstī. Bet tas, kas mani ļoti uzrunāja, bija arī dažu asociācijas biedru norāde uz faktu, ka valstī jānāk palīgā ar finanšu pratības uzlabošanu visos sabiedrības līmeņos. Iemesls tam ir fakts, ka, piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu sektora pārstāvi, kam nav varbūt lemts tuvāko gadu stabili kreditēties pie komercbankām, tā skaitā tie ir arī jaunie uzņēmumi, kuriem vēl nav savu lielu apgrozāmu līdzekļu. Viņi bieži vien iemet plinti krūmos un nelūkojas pēc alternatīviem risinājumiem, lai attīstītu savu biznesu. Jā, Signeta banka pēdējais pētījums par finanšu pratību rāda, ka situācija uzlabojas, taču tā joprojām nav ne tuvu apmierinoša. Turpinājumā klausieties fragmentu no manas sarunas ar VA Invest valdes locekli Tatjanu Kulapinu. Ja visiem cilvēkiem būtu vienāda riska uztvere, mēs droši vien vispār neattīstītos. Jo tie cilvēki, kas ir gatavi uzņemties risku, kas ir gatavi riskēt, viņi ir tie, kas bīda to ekonomiku arī uz augšu, uz priekšu. Un, manuprāt, Latvijai tas, kas trūkst, ko mēs redzam arī no uzņēmumu skaita un uzņēmējdarbības attīstības, tieši trūkst to cilvēku, kas ir gatavi uzņemties riskus. Un ir tāda sajūta, ka es labāk pagaidīšu, es labāk neko, bet uzņēmējdarbības attīstībai tas nav pieņemts. Veselīgi. Tas nav veselīgi. Jā, ir jābūt tam cilvēkiem, kas ir gatavi uzņemties risku un kas ir gatavi ņemt kredītu un varbūt arī iekilāt savu māju un mēģināt attīstīties un iet uz priekšu. Un tie cilvēki parasti ir, ja pat viņi kaut ko zaudē, viņi var pacelties no tās nulles un atkal attīstīties un iet uz priekšu. Jā, tas ir tā kā viņu gēnos iekšā. To mēs varam daudz kur novērot, arī literatūrā lasīt un tā. Jā. Saka, lūdzu, no finanšu pratības aspekta, ko tu skaties, kā vajadzētu spērt tos pirmos soļus? Vai, piemēram, industrijai sākt ar to un aktualizēt šīs lietas, vai mēs skatāmies uz valsti un gaidām, ka tā varbūt kaut ko darīs? Kā tu redzi šo finanšu pratības iestartēšanu? Skaties, te atkal divas lietas, jo ir juridiskās personas, tur ir bišķi savādāk, un ir fiziskās personas, tur atkal bišķi savādāk. Un, ja mēs runājam par juridiskām personām, tad tirgus dalībnieki ļoti daudz ko jau dara, lai izglītot tos cilvēkus un viņus virzīt. Un ļoti daudz tiek runāts par kapitāla tirgu attīstību, un tiek meklēti uzņēmumi, kas varētu aiziet uz biržu. Bet, manuprāt, es tā iztēlojos, ka piramīdu, lai tie, kas iet uz biržu, viņi ir tur pašā augšā, bet, lai tie uzņēmumi ir vairāk, kas varētu iet uz biržu, jābūt kopumā uzņēmumu skaitam ir jāpieaug visu laiku, jo viņi ir tajā pamatā. Jo sākumā tas finansējums sākās ar Family and Friends, kas ir no pašu resursiem un no draugiem un ģimenes, pēc tam iet finansējums no bankām vai no nebanku sektora, un pēc tam tikai tu vari tikt līdz obligācijām vai IPO. Un pamatā ir nepieciešama vairāk uzņēmumu, kas varētu pēc tam tikt līdz tam kapitāla tirgumu. Un tas ir tas, kas trūkst.
Un tas nav saistīts tiešā veidā ar finanšu prātību, bet ar uzņēmēju darbību. Nu, tā kā gēnos, ko tu pieminēji, jā, vai ir vai nav. Un uzņēmēju darbību kā tādu attīstību. Un tur noteikti ir valsts ir tas, kas to var ietekmēt. Es kā privātpersona to nevaru, vai uzņēmumu Jā, pārstāvis protams. to nevaru ietekmēt. Un tā ir tā kā viena daļa. Ja mēs runājam par fiziskām personām, te ir tā appusēji. Gan valsts, gan arī uzņēmumi ir tie, kas ir atbildīgi par finanšu prātības attīstību. Un līdz šim tā kā no valsts es baigi neredzēju aktivitātes, ir interese, bet es neredzēju tādas aktivitātes, ko valsts būtu gatava darīt. Un man šeit ir ļoti interesants piemērs, arī tikko runājām ar kolēģiem par Igauniju, kas uztaisīja, es teiktu, tas ir tāds biznesa orientētais pasākums. Viņi nosūtīja visiem iedzīvotājiem, sadalīja pa grupām, tur bija eksperiments zinātniski, pētnieciski, bet viņi nosūtīja iedzīvotājiem atgadinājumu par to, ka ir 3. pensiju līmenis un vai jūs negribētu investēt. Tā kā uzaicināja cilvēkus investēt. Tur apakšā ir pētījums, un tur bija dažādas valodas, dažādi te message, kas tika nosūtīti. Kā viņi tika uzrunāti? Jā, Jo tas bija tā kā zinātniski, pētniecisks darbs īstenībā, bet tas eksperiments bija ļoti interesants, jo nedēļas laikā 3. pensiju līmeni viņam piesaistīja 1,2 miljonu. Vienkārši nosūtot izziņu, ne izziņu, to vēstuli klientiem, tiem potenciāliem klientiem. Viņi nesūtīja visiem iedzīvotājiem, tā bija tur izvēlēt izlase, tā kā nosūtīt. Bet no biznesa perspektīvas, man liekas, tas ir superīgs rezultāts. Nedēļas laikā piesaistīt miljonu. Cilvēki atcerējās, ka ir tāda iespēja, viņi, tā kā, tiešām, kāpēc ne? Un tur tiek tālāk vērtēti, kurš no tiem ziņojuma tekstiem bija labāks. Un kā tur tālāk viņu varētu sūtīt, cik bieži un tā tālāk, bet man izskatās, ka tas ir tas, kas mums trūkst. Mēs sēžam un gaidām, ka kaut kas notiksies, bet īstenībā, vienkārši jāiet un jādara, un tāda ziņojuma nosūtīšana vai arī cilvēku izglītošana, vienkārši, jāsastāda plāns, un viņš ir jāpilda, jo stratēģija ir viens, finanšu prātības stratēģija mums ir, bet ir jāiet un jādara tie mazie darbiņi, lai sasniegtu rezultātus. Un tie rezultātu vērtējums būs tas, kas pateiks, vai tas strādā vai nestrādā. Kur naudu gūst tie, kas savai paplašināšanās stratēģijai apvienojas vai pārņem kādu citu biznesu? Jautājums patiešām ir vietā, arī M&A darījumu kontekstā. Mēs turpinām mūsu viedo padomu rubriku Garts un Anete sadarbībā ar PwC Latviju. Uzmanību sarunai! Patiesībā Latvijā un Baltijas valstīs tie īpašnieki un pircēji ir samērā konservatīvi un varbūt biežāk kā lielākās teritorijās rietumvalstīs īstenībā uzticās savām kabatām nekā vēlas piesaistīt ārēju finansējumu. Bet taisnība, jā, ka savs finansējums droši vien ir tāds pats saprotamākais visiem, bet droši vien no tādas teorijas nebūtu korekti tos darījumus veikt tikai ar savu finansējumu, tīri no tādas cenas perspektīvas un arī no tādas, kā lai saka, governance perspektīvas. Atkārto, kāpēc nebūtu korekti? Pēc būtības savs finansējums tiek uzskatīts par vienu no dārgākajiem finansējumiem. Ja? Mums ir ārējais finansējums, vai tas ir bankas finansējums, vai tas ir obligāciju finansējums, vai tas ir varbūt kāds aizdevumu fondu finansējums, kuriem visiem būtu jābūt konkrēti, principā lētākiem kā savam finansējumam, kā equity finansējumam. Jo šo savu finansējumu tu vari novirzīt arī citiem mērķiem, kas ir saistīts ar uzņēmumu izaugsmi, jā, un veicināt tādā veidā arī kopējo bildi. Bet pēc būtības tas ir fakts, kad darījumi šeit, un tie primāri ir mazi vidēji darījumi, viņos tā proporcija savam finansējumam ir lielāka kā varbūt lielajās teritorijās. Bet labā ziņa ir tāda, ka mums noteikti ir plašas iespējas, viņas paliek arvien plašākas ar ārējā finansējuma opcijām. Un tur ir, kā es minēju, vairākas. Pirmām kārtām tas droši vien, kas nāk prātā, ir bankas finansējums, kas varētu būt pieņemsim aizdevumu formā.
atkal, tur varbūt ne visiem darījumiem tas būs pieejams, bet noteikti vērts apsvērt bankas finansējuma plusi droši vien ir, ka no tām visām ārējā finansējuma alternatīvām teorijā tas būs lētākais finansējums, ja, bet no mīnus un praksē skaidrs, ka tas būs droši vien ar lielākajiem kaut kādiem ierobežojumiem un tā lēmuma pieņemšana, lai to finansējumu dabūtu, varētu būt salīdzinoši ilgāka. Ja runā ar banku, tad jāsaka gan arī ar citiem finansējuma veidiem, bet tur pilnīgi noteikti būs jābūt saviem līdzekļiem, kas tiek likti klāt. Bet nereti tas M&A darījums beidzās ar to, ka mums ir ne tikai bankas un savs finansējums, bet tur veidojas kaut kāda starpība, ko mēs vēl joprojām nevaram nofinansēt, un ir vēl kāds trešais ārējais finansējums, kas varētu būt no kāda mezanīna aizdevēja, vai tas varētu būt no kāda aizdevuma fonda, piemēram. Bet viena lieta, ko ir vērts pieminēt, ir pieņemsim altuma garantija. Ja? Ja mēs finansējam darījumu ar kādu komercbankas finansējumu, tad ir vērts apskatīties, vai konkrētais darījums varētu kvalificēties tiem kritērijiem, lai dabūtu arī altuma garantiju šim darījuma finansējumam. Kas uzreiz padara to finansējumu lētāku un pircējiem izdevīgāku. Vēl no ārējā finansējuma veidiem droši vien arvien populārāks. Un mēs redzam tiešām Latvijā arī reālus gadījumus, kad uzņēmumi veic iegādes darījumus ar obligāciju finansējumu. Ja. Tad tas obligācijas kā tādas kļūst arvien populārākas pēdējos gados, un tā skaitā M&A darījumu finansēšanai. Salīdzinājumā pret banku finansējumu, droši vien viņš būs dārgāks, tādās droši vien salīdzinot vienādas situācijas. Bet tas galvenais plus droši vien būs tāds, ka obligācija neprasa pamatsummas apmaksu obligācijas periodu laikā. Un, attiecīgi, tās spiediens uz naudas plūsmu uzņēmumam ir stipri mazāks. To atmaksu var veikt obligācijas termiņa beigās, vai attiecīgi viņu vēlāk refinansēt. Savukārt, tādā bāzes gadījumā bankas finansējumam tev būs jāmaksā pamatsumma viscaur aizdevuma termiņa laikā. Un nereti tieši M&A darījumos, tā kā tas risks ir paaugstināts, bankas sagaida diezgan strauji to aizdevumu atmaksu. Ja. Bet jārēķinās, ka obligācijas kā opcija noteikti prasa sava veida sagatavošanos. Un tas noteikti ir daudz ilgāks posms nekā, ja mēs salīdzinām ar banku. Ja? Banka tāds tradicionāls veids un arī daudz saprotamāks. Līdz ar to tā ir varbūt tā konservatīvās pieejas labā puse, bet no obligācijas ziņā noteikti arī. Tas nav nekas neizdarāms, vienkārši tas ir jāplāno saulaicīgi un noteikti ļoti laba opcija un arī ļoti daudz mums veiksmes stāst arī. Pēc būtības tādos lielākos un strukturētākos darījumos pārdevēja puse jau sagaidot nesaistošos piedāvājumus, kas ir vēl pirms padziļinātās izpētes, lūdzu pircējiem norādīt, kā viņi finansēs šo darījumu. Ja, tur netiek sagaidīti kaut kādi formāli un jau banku komiteju vai citu finansējumu sniedzēju apstiprināti lēmumi, bet ieskicēt, kādās proporcijās un kā tiks finansēts darījums. Ja, tā kā tas jau ir vēl pirms padziļinātās izpētes, kas liek attiecīgi arī pircējiem par to domāt. Un savukārt jau tādā apstiprinātā un formālā līmenī tas tiek sagaidīts pēc padziļinātās izpētes, iesniedzot saistošo piedāvājumu. Tur jau mēs sagaidām, ka mums ir, ja runa par banku, tad bankas komitejas, tur pieņemsim apstiprināts lēmums finansēt tādu un tādu summu no darījuma, un atlikušo summu pieņemsim uzņēmums finansē no saviem līdzekļiem. Tā kā tas ir pirms kapitāla daļu pirkuma līguma parakstīšanas pilnīgi noteikti. Darījuma īstenošanas plānus drīzāk var izjaukt nevis finansējuma nepieejamību, bet nenoteiktību, kas ir saistīta ar visiem šiem finansēšanas aspektiem. Kad saņems, vai saņems, ja? Un līdz ar to tā plānošana ir pietiekami būtisks aspekts. Jo ātrāk tā tiks sākta, jo lielāka detalizācijas pakāpe varēs tikt nodrošināta tiem, kas aizdos naudu. Un arī lielākas iespējas, ka nebūs nekāda nepatīkama pārsteiguma posmā, kurā būs darījuma noslēgšana. Tāpat kā par alternatīvām finansējuma ieguves iespējām mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, arī par kiberdrošības tematu būtu vērts atgādināt vēl un vēl.
Šoreiz Digituvi ietvaros ar CERT LV IT drošības ekspertu Gintu Malkalnieti mēs aprunāsimies par raksturīgākajām atrunām. Es jau esmu par mazu, lai kādam interesētu mani dati. Vai tā patiešām ir? Uzmanību mūsu sarunai. Lielajos uzņēmumos ir sapratuši, kad šīs te digitālās vides spējas un šiem līdzekļi, kas ir viņu IT jomā, ir kritiski svarīgi uzņēmuma pastāvēšanai un attīstībai, un attiecīgi velta tam attiecīgus gan līdzekļus, gan speciālistus. Mazajos uzņēmumos ar brīvajiem līdzekļiem ir brīžiem sliktāk, un šajos gadījumos cenšas cilvēki ekonomēt, un attiecīgi segments paliek tādā ļoti, ļoti nomaļā, statusā, kad IT drošība, viņa kaut kur ir, bet mēs it kā neesam tik ļoti programmēšanas uzņēmums, mēs neesam tik ļoti IT uzņēmums. Kāpēc mums tas ir svarīgi? Bet, ja mēs paskatāmies, mums ir mūsu saraksta klienti, mums ir mūsu noliktavas uzskaites sistēmas, kas visas balstās uz informācijas tehnoloģijām. Mums ir mūsu rēķini, ko mēs maksājam caur internetbankām. Un šīs tehnoloģijas īstenībā ir kritiski nepieciešamas, lai uzņēmuma darbība būtu plānota, būtu veiksmīga un būtu bez īpašiem pārtraukumiem. Un šī ziņā mazie uzņēmumi nevienmēr ļoti saprot, kas notiks tad, ja mums piepeši nebūs skaidrības, kas mums ir noliktavā. Mums iespējams noliktava ir ļoti liela. Varbūt mēs sniedzam pakalpojumus, kurā, laicīga preču piegāde un atrašana ir kritiski svarīga, ka tieši varbūt tas ir mūsu bizness. Un šīs sfēras, viņas, prasa nepārtrauktu uzmanību un nepārtrauktu attīstību. Un, diemžēl IT joma ir viena no tām, kura šī nepieciešamība veikt pārmaiņas, veikt atjauninājumus, veikt uzlabojumus, mainīt programmatūru, tas ir tāds nebeidzams cikls. Ja mēs pasakām, mēs novalkam svītru, mēs strauji sākam atpalikt. Tu jau ļoti labi, Ginti, ieskicēji arī tos iemeslus, kāpēc tas tā ir, un tas ir šī ierobežoto finanšu līdzekļu jautājums. Tad man ir uzreiz varbūt tāds pretjautājums, vai tu varētu iedot tādu absolūtu minimālo komplektu, kas man būtu nepieciešams, ja kaut vai man ir tas saraksts ar klientiem, man ir pāris varbūt telefoni, ar ko mēs tur sazinamies un strādājam, kaut kas tam līdzīgs. Tātad naudas, protams, nav, bet kas ir tas stāsts, kā es varu sevi aizsargāt, zinot to, ka tomēr man ir kaut kādi dati un mani var ievainot? Sāksim ar to, ka daudzas lietas var risināt ne tikai nauda, bet arī vienkārši izdarīšana. Ja? Lai izdarītu kaut ko pareizi, pirmkārt jāzina, kas tas ir pareizi un nepareizi. Tāpēc es iesaku arī painteresēties, piemēram, materiālos, kas ir pie mums CERT.LV, un arī mazākiem uzņēmumiem kaut vai ar vienu aci ieskatīties, noteikumos, kas attiecās jau uz valsts iestādēm, pašvaldībām, tā sauktie 397. noteikumi par minimālām kiberdrošības prasībām. Tur ir pāris lietas, ko būtu vērts ņemt vērā visiem. Tas ir runa par rezerves kopijām, par pareizu paroļu izveidi un pārvaldību, par atjauninājumiem. Un sāksim ar to, ka vajadzētu pievērsties tām rezerves kopijām, lai man nebūtu viena vienīga datubāze, vienā vienīgā datorā, ar ko kaut kas notiek, un es palieku bez visiem saviem datiem. Lētākais ir nopirkt ārējo cieto disku, iekopēt, ik pa brīdim šās datubāzes un nolikt atvilknē. Šis ir ļoti svarīgs moments, tāpēc, kad, ja mēs viņus atstāsim pieslēgtus pie tā paša datora, tad uzbrukuma gadījumā uzbrucēji nodzēš visu.
Jā, ļoti, ļoti vērtīgs ieteikums patiesībā. Jā. Turēt atsevišķi tātad šo datu nesēju. Jā. Kā ir ar uzticēšanos mākoņu pakalpojumiem, kas ir šie tādi visizplatītākie zināmākie, kas ir kaut vai Google, Dropbox, šie servisi un tā tālāk? Kā tu vērtē tieši uzņēmumu kontekstā? Pašiem pakalpojumiem nav nevainas. Jūs varat droši viņus lietot, ja vien jums nav kaut kāda ļoti ierobežota sfēra, kur tas ir kaut kā aizliegts. Ja. Lietojat, svarīgi ir, kad šos piekļuvi pakalpojumiem ir jānodrošina un jāsargā pareizi. Ja. Tas nozīmē, ka jums jābūt labām parolēm, un ar paroli vien mūsdienās nepietiek. Ir jālieto tā sauktā divfaktora autentifikācija, jeb kaut kāds papildus elements. Vai tas būtu kāds kods, ko jūsu tālrunis uzģenerē, vai fiziska iekārta, kas ir jāpiesprauž datoram. Ja. Šie elementi ļoti svarīgi, jo paroles var nopikšķerēt, un attiecīgi nav svarīgi, cik jums tā parole ir laba vai slikta vai gara. Ja jūs viņu esat ievadījuši krāpnieku vietnē, viņiem zināma, ja, un tālāk jau jūs neaizsargā. Ja. Tā ir. Varbūt var atklāt mazliet virtuves noslēpumus, kā tad CERT arī iesaistās un cīnās par to, lai mazinātu šos. Viens, protams, ir preventīvi dot informāciju uzņēmējiem, bet kas ir tas, ko jūs tehniski varat palīdzēt? Jā, mums ir īstenībā vairākas lietas. Mēs pirmkārt gan paši meklējam ievainojamas iekārtas internetā, gan saņemam datus no citiem avotiem, un mēs cenšamies ievainojamo iekārtu īpašniekus apzināt. Mēs, protams, nezinām katrai no jums IP adresi, mēs nezinām, kuram uzņēmumam tā pieder, ja mēs tāpēc informējam internetu pakalpojumu sniedzējus, kam attiecīgi šī informācija būtu jānogādā līdz saviem klientiem. Daži uzņēmumi to dara cītīgāk, daži mazāk cītīgi, bet mēs par ievainojamām sistēmām cenšamies informēt visus. Ja ir kaut kas pavisam kritisks un mēs spējam identificēt, ka tas ir tieši jūsu uzņēmums, mēs centīsimies arī jums aizsūtīt. Sliktākā gadījumā var gadīties, ka mēs pat piezvanīsim. Bet ikdienā mēs sūtam ziņas internetu pakalpojumu sniedzējiem, un viņi apziņo savus klientus, ar kuru iekārtām potenciāli varētu kaut kas slikts notikt. Protams, mēs saņemam arī ziņas par uzlauztām iekārtām, mājaslapām, kas ir novecojušas. Arī šādus gadījumus mēs fiksējam, paziņojam, varam ieteikt kādus padomus, kā labāk šīs lietas salabot, bet jāsaprot, ka mēs visiem tās pašas mājaslapas nelabosim. Tas būs tomēr jūsu puses darbiņš, ja mēs varam vienkārši ieteikt apmēram virzienu, kurā jums ir jāspēj jau tālāk darboties. Ja. Un es iesaku atcerēties, ka šādas mājaslapas un citas internetam pieslēgtas lietas, ja, viņas ir jāuztur un jāatjaunina. Kad viņas nav pabeigts projekts, kad mēs uztaisījām mājaslapu, nolikām internetā, viņi tagad strādās 10 gadus uz vienas satura vadības sistēmas, nesanāks. Viņas, līdz ko jūs viņu noliekat internetā, domājat, kurš un kā viņu uzturēs un atjauninās, un kas zina paroles, kā viņā tikt iekšā. Arī šī ir problēma, kad brīžiem mums gribās nopirkt tādu IT sistēmu kā pabeigtu produktu. Mēs nopirkām, nolikām, un viņš vairāk neko mums neprasa. Diemžēl šī vidē tas tā nestrādā. Ko mēs vēl darām? Mums ir pakalpojums DNS ugunsmūris, kurā mēs ievietojam mūsu konstatētās krāpnieciskās vietnes, vīrusu izplatīšanas vietnes un dažādus citus, tiešsaites sliktās lietas. Un šo produktu var pieslēgt gan izmantojot NIC DNS serverus, par kuru konfigurēšanu var izlasīt lapā dnsmūris.lv, gan arī savos tālruņos var uzlikt kā DNS mūris lietotni, un tad jūs attiecīgi arī redzēsiet paziņojumus, kad brīdī, kad kaut kāds nelāks apmeklējums būs veikts. Mēs sen neesam neko par kapitāla tirgu runājuši. Tad nākamajā raidījumā šim tematam pieslēgsimies. Tāpat papētīsim, kas notiek ar politiskā kursa maiņu Eiropā, paviesosimies TechChill
Tāpat sapratīsim to, kādas atzīmes ir nopelnījuši mūsu mediānas izraudzītie politiķi. Tāpēc vēlreiz lūdzu nospiediet to subscribe pogu un esiet klāt vai no YouTube, vai Spotify, vai TV4, ja skatāties televizorā. Paldies mūsu atbalstītāju pulkam. Mans vārds ir Kristaps Petersons, esmu raidījuma Mediāna autors un producents. Novēlu jums visiem veiksmīgiem darījumiem bagātu nedēļu un, protams, stipru veselību. Atā!